Kristap, vari panākt lūdzu? Nebija pagājušas ne 5 minūtes, kopš Kristaps pārkāpa Augardas akadēmijas slieksni, kad Anna izplūda asarās. Anna mēģināja ar Kristapu apspriesties par dziesmas izvēli, taču puisis viņu atstūma. Anna, zini kā sarunājām tā, ka tu man nelīdīs virsū. Es nelīdu tev virsū, vienkārši man vajag... Pasties, ko tu dari? Anna, ko tu dari? Tu taču negribi, lai es, Akā labāk visas izskatīs ārā. Bet es neizskatīs, vienkārši viņš ir mans draugs, izveids. Bet zini kā, tu taču visi draugs neapķer arī un vienkārši tu vienīgais esi, kurš man var palīdzēt. Pirms tam Anna ar Mareku apmainījās dziesmām. Revolucionāram no Lapmešciema tika romantiskā pasaka, bet Annai divdomīgais dinamīts. Davai. Šķērs papīrīts, 1, 2, 3. Ivarēja dejot uzreiz. 1, 2, 3. Akmens šķērs papīrīts, 1, 2, 3. Akmens šķērs papīrīts, 1, 2, 3. Akmens šķērs papīrīts, 1, 2, 3. Es uzvaru, man pasaka. Te nu Anna saprata, ka iesēdusies pamatīgā pēķē. Kas tev ir? Anna, tu esi jau kā jūra noraudājusies. Kas ir? Vienkārši es domāju, ka dinamits, man liekas, nav vīriešu dziesma. Tur es tevi paņemšu. Kāpēc tu nevari paņemt Džeku? Un tu nemanīsi, ko tu īsti jūti. Es tev varu atdot to pasaku, ņem viņu. Kur tev ir? Jā, deg lielais smiegs. Iedod. Kristap. Tu zini šo dziesmu? Kā nezinu? Es zinu, protams, Tu ņem šito dziesmu? Es gribu kaut ko jautru un ātru. Tad tu ņemsi dinamītu? Tad tu ņemsi dinamītu vai pasaku? Padzied man Nevērš nekaroks. Bet nu padzied. Beidz, Anna, nepieskaries man. Man ir apnicis. Visu rīt šitas. Tas ir, iedam, Anna, beidz. Beidz. Es teikšu to pašu, ko Kristaps. Neaizteic man. Bet tikai padziedi bišķi. Davai, es paklausīšu to dinamītu. Lai noklausītos dziesmu, Annai vajadzīgs miers un vientulība. Jau man sakāt, būtu tev bakāms, nevis mans plakāts. Ak, Dievs! La 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 la. Oh yeah. No? Es zinu, Leons. No? Es dziedašu dinamītu. Tad man ir pasaka, ja? Lai tev ir tava pasaka. Labi. Kur ir pasakas vārdi? Oh jā. Un es nenožēlošu. Es neko nenožēlošu. Vai patiesi?